Latvijas 4. olimpiādas BMX sacensības norisinājās 1. jūlija pievakarē, un nešaubīgi tieši tās var dēvēt par pirmās dienas naglu. Divkārtēja olimpiskā čempiona Māra Stromberga dalības sacensībās lika līdzutējiem vietas tribīnēs ieņemt saulēcīgi, jo brīvvietu bija maz. Priekšsacīkstais Māris nedaudz pietaupīja spēkus un ļāva pirmās vietas izcīnīt citiem. Finālu viņš aizvadīja ļoti pārliecinoši un palika nepārspēts. Anovācijā Palanām dalītas vīriešus! Mārim Strombergam veiksmīgs sākums, turpat otrajā pozīcijā ir arī Kristēns Krīgers. Skatāmies pēc pirmās dienas Māris Strombergs šobrīd arī kā līderis brauc. Kā līderis Aumašpilsētas pārstāvis, pirmajā pozīcijā, otrajā pozīcijā Kristēns Krīgers, trešajā pozīcijā Kristaps Vekša. Skatāmies otrā virāža aiz muguras. Joprojām Māris Strombergs kā pirmais Māris Strombergs, pēdējā virāža, pēdējā tārste. Otrajā pozīcijā Kristēns Krīgers. Māris Strombergs saņem pārsvaru. Māris Strombergs pirmais, Kristēns Krīgers otrais, Kristaps Vekša. Latvijas Pirms fināla kuloāros runāja, ka divkārtējiem olimpiskajiem čempionam iekost varēs arī Kristēns Krīgers, kurš progresējas ievērojami, viņam nācās samierināties ar otro vietu. Tikmēr dāmu konkurencē uzvaras vinēja un Latvijas olimpiādas zelta medaļu kaklā sev kāra Vineta Petersone. Pēc sacensībām Strombergs atzina, ka mājās startēt vienmēr ir patīkami un nedaudz pastāstīja arī par sajūtām gatavojoties Rio olimpiskajām spēlēm. Vienmēr jau forši reti jau sanāk un prieks īstenībā, ka bija diezgan daudz cilvēku atbraukuši un arī bija maziem te nometnes rīdziniekiem. Un bieži jau mazie, tas lielākais prieks, ka bieži jau mazie man neredz dzīvē, teiksim, braucot un vienmēr ir vai pa televizoru vai kaut kur tādā veidā vai internetā. Tas tāds, prestiži un tāds gods patīkam katrā ziņā, ka mazie redz un viņi arī to novērtē. Cik ilgi bija jādomā piedalīties vai ne? Tas vairāk bija treneru lēmums pa lielam un īsti es nezināju, ka būs jābrauc. Es kā lidoju un likās pēdējā brīdī, ielidoju trešdien un vakarpusi un domāju, ka mačs sestdien izrādās piekdien, tā viss tā baigā ātri un īsti vēl vakardien, 50-50 bija, jau no rīta lietus lī. Tad no rīta es vēl domāju, ja mitrs un tā, tad droši vien, ka nebrauks. Un tad, pēdējā brīdī, principā, tā pa lielam bija tāds, tāpēc arī bija tāds saņemšanās, mazliet problēmas ir noskaņošanās, bet, kad fināls nāk, tad, protams, kad ir, kā saka, tad ir jāiet tajā zonā un jāsaņemās un jāizdara darbs līdz galam. Apstākļi laikam vislabākie, labi laikapstākļi, daudz skatītāji, labas emocijas, laba atmosfēra. Jā, laikapstākļi labi, es saku, no rīta neizskatījās, no rīta bija atbrauc uz trasu, bija no rīta doma uztaisīt treniņu, bet bija mitrs, lapišs, bija atbrauc trasu, tāds vējņš, tāds kā drēgns jau bezmaz vai bija, un tad īsti nesanāca no rīta to treniņu, un tāda nogurķošanās vien sanāca pa lielam mājās. Bet jā, tad bija pusdienas, bija maz atpūta, un tad bija jāpieņem, kā saka, tas lēmums, un īsti jau atkāpties, kur nebija. Domāju, bija jābrauc, un bija vēl trasa, principā. Es jau arī saku, no lielā kalna nebija starts braucis kopš 2011. gada. Tā kā bija 30-40 minūšu treniņš, šodien bija, kā saka, ātri jāpiešauj un jābrauc. Bet jaunieši labi nesās. Kristēns Krīgers labi nesās, Vekša, un viņi te ļoti labi atstrādājuši, te bija tas lietas jāņem nopietni un savādāk, citādi nevarēja vinnēt nekādīgi. Uz cik procentiem tev bija jānesās, lai vinnētu? Uz 100. Uz 100, jā. Protams, ir, jā, priekšbraucienos, protams, es te varbūt atlaidu tās pēdējās taisnes un tā, bet finālā jāpieiet un jābrauc, cik tev ir, tik ir. Un arī tagad tāds darbs, varbūt mēs vairāk spēku darbu esam likuši un īsti trasē es neesmu to ātrumu tagad strādājis, un tagad ir tas mēnesis, kad tas viss jāizstrādā, bet šitie mači, principā, tam ir sākums, jā. Tāds labs treniņš un aplīš un ātruma darbs, tā ir tikai tas viss jāturpina, jo jaunie jau trasē ļoti man te medī. Gan laika maiņa un visu, un uz trešo taisni, kad iznāca no otrā līkuma, tā kā es jau tāds, kā saka, ļumīgs paliku un ar galvu gribās, bet kā es īsti jau neklaus. Bet tas viss ir, protams, lidošana, lidmašīna un visu laika maiņas, un tagad man reāli būtu jāguļ pēc īstā laika, bet attaisnojumi nekādi, kad jābrauc, ja pieņem lēmumu braukt, ir jābrauc līdz galam. Miegs nāk? Tagad jau adrenalīns mazliet ir uzsitās un nenāk, bet man galvenais uzdevums ir izvilkt līdz atklāšanas beigām. Jā. Šodien jau atklāšana, galvenais ir, man tas svarīgs uzdevums ir pus 11. jābūt, galvenais ir neatlos mājās, jā, kafija būs jāiedzer. Par sezonu kopumā novērtēt to pavisam īsti? Sezona
ātri pagāja, godīgi. Un, daži rezultāti, protams, varēja būt labāk, bet es domāju, tajā sezonā viss tā doma jau it kā mačos brauc, bet visu laiku domā par olimpiādu. Olimpiādas galvenais tāds atskaites punktas mērķis un arī pasaules čempionāts. It kā, viss jau gāja labi, bija arī labākie apilaiki un labākā celiņa izvēle un visam pusnālā. Mazliet koncentrācijas. Es uzskatu, tā bija mazliet ar koncentrācijas problēmu un mazliet līdz galam nenoskaņošanās, bet tur ir tā doma, ka, vienmēr man, kā saka, tā doma, ka tā olimpiāda nāk un īsti, ja tur viss sanāk, tad ir jābrauc, bet ja kaut kas īsti neiet tā kā vajag, tad tur tā varbūt, ka nevajag tur nemaz sisties un riskēt kaut kur, jo tomēr olimpiāda galvenais mērķis. Un tā es arī tam pieeju, tā kā es īsti rezultāti varēja būt labāk, bet īsti par to es, kā saka, neskumst. Un galvenais, es saku, tas mērķis ir uz to olimpiādu būt pa 110% un viss. Un tur ir nav, tā kā saka. Tas ir tas, kas, kā saka, es pat nemāku atrast īsos vārdus, bet tas ir kaut kas lielāks par to visu, par tiem 20 vai cik mačiem tajā gadā. Un tas ir tāds, ka tur jānoskaņojas, jāsaņemās, un tur ir tā cita, kā saka, atdeva un cita psiholoģija mazliet ieslēdzās. Tu pēc Londonas teici, ka 4 gadi tas ir ilgs laiks. Cik tie 4 gadi ātri pagāja? Šausmīgi. Ātri. Es jau arī smējos, kad pēc Pekinas līdz Londonai viņa ātri pagāja. Tagad viņi pagāja tikpat ātri. Ka liekas, kā forši olimpiāda izcīnīt, medli izcīnīt, tad 4 gadi. Tā, kā var dzīvot, olimpiskais čempions, viss ir baigi forši. Bet tā, 4 gadi jau pagāja, un cik te vēl palikuši 40 dienas reāli. Un tā kā, baigā atskrien, un tam man prasa, varbūt, ka to Tokiju varētu vēl, bet tad es saku, ka, ja es izdomātu tos Tokiju braukt, tad tie 4 gadi būtu droši vien lēnākie gadi manā mūžā. Būtu ļoti mokoši, grūti, un tā kā tā, bet ātrs laiks iet, jā, viennozīmīgi, bet vairs tur nav ko atkāpties. Tagad ir, tu zini, 40 dienas, un ir nav, jā, tur ļoti vienkārši. Tu jau precīzi skaiti dienu, tiešām ir 40 dienas palikušas? Es neskaitu, es tik tā apmēram mēnesi, un mums ir mazliet vairāk jau līdz mūsu mačiem, bet, daudz laika nav, jā. Tagad ir, kā saka, tās lietas ir jāņem nopietni, un katra diena ir, kā saka, ko treneris saka, ir jāizdara. Ja pirms Londonas, īstenībā pirms Londonas jau bija vissmagākais. Bija daudz uzdevumu un treniņu, un īsti līdz galā ar to netika. Un bija tā doma, kad olimpiāda nāk, tad nevajag nekādas traumas, un tad īsti treniņos tur pārāk sev saudzē, un īsti daudz uzdevumu līdz galam neizdara. Tādā veidā. Bet tur bija cita psiholoģija, tur bija grūti, tur bija likās jāizstāv tituls, kā būs. Un es jau arī saku, kad Pekina bija tāda, kas bija jauns gurķis, viss bija aizbrauc uz olimpiādu, viss tāds jauns, īsti neko nesaprot. Olimpiāda paiet, Londona, stress, nervi, jāizstāv tituls. Izbaudīt tur neko nevar. Bija grūti, bija daudz slimošanas tajā gadā. Un tā Rio ir tāda, ja man uz doto brīdi prasa, man nav stresa, nekāda tāds uztraukums nav, bet es gribu aizbraukt un, kā saka, izbaudīt. Pirmo reizi izbaudīt olimpiādu, lai gan to Rio jau arī nezinu, ko tur var izbaudīt. Te ziks un te vēl tas gubernators saka, te drošība nav augstā līmenī, tā kā, redzēs, ko tur cik varēs izbaudīt, bet tā tiešām noķer, kā saka. Protams, kad mači tur ir jāiet savā zonā, bet tiešām tā izbaudīt un, kā saka, noķert, gūt no tā prieku, nevis tā aizbraukt. Un tā, ka, zin kā, pagulēt pa nakti nevar, arī grūti mači nāk, un tādā veidā. Tā kā, bet es domāju, tas arī nāk kā pieredze un tādā veidā. Tā kā, tas ir galvenais uzdevums, bet viegli pateikt, grūti izdarīt. Runājot par izbaudīšanu, vai tu izbaudīsi arī Latvijas olimpiādu, pats kaut ko aizies, pastīsies, atbalstīs kādu? Jā, es arī tā. Rītdien ir sestdiena, tā kā, šodien, protams, ir atklāšana, tur mums visiem ir jābūt, un tas tāds, tomēr, prestižs pasākums, un rītdien noteikti, jā. Rītdien jau ir Latvijas čempionāts, it kā Jelgavā tā nesmuki iekrit, kad daudz, zin, kā būs arī projām Latvijas čempionāts, jau arī kā gribēja tā kā braukt, jo tas ir tas tituls, kas man nav izcīnīts. Tā kā, zin, kāda bija doma, bet rītdien arī jāatklāj ir statuja, ko tu bija veiksmīgi jau atklājis, šodien es vēl neesmu redzējis. bet noteikti, jā, droši vien, ka viegli, lai tikai aiziešu pastīšos, tas vienmēr interesants, domāju, tur būs daudz cilvēku, tā kā redzēs, jā, rītdien tāda brīvāka diena, tā kā būs laiks visam, kaut kur ganīšos pa valmiem. Vēl pirms izšķirošajiem braucieniem aprunājāmies arī ar Latvijas BMX izlases galveno treneri Ivo Lakuču, kurš pastāstīja arī par Latvijas sportistu gatavību un gatavošanās plāniem pirms Rio spēlēm.
Tas īstenībā mums viens no sapņiem bija arī braukt Olimpiādē Valmierā, jo esam tā kā bišķiņi nogribējušies savu līdzekļu priekšā kādas lielas sacensības. Un, es domāju, Latvijas Olimpiāda viena no lielākajām, tādām dzirdamākajām, tāpēc esam baigi priecīgi, ka esam Valmierā un varam braukt savās mājās. Un Mārs šeit ir un vispār baigi labs laiks un vispārējais forši daudz skatītāji. Un tādā ziņā patīkam izjust to atmosfēru un forši tieši tas, kas vajadzīgs, lai brauktu un cīnītos augustā. Kas ir tās galvenās intrigas šeit par Latvijas Olimpiādu runājot tieši par BMX sacensībām? Galvenās intrigas ir, ja no sportiskā viedokļa, tad, protams, jaunais Kristens Krīgers un Mārs Strombergs izaicināja. Viņš ir vienīgais palicis, un tur būs labs duelīts, jo vienmēr ir forši, ka tās duelīts ir, un tas ir tas pats mūsu puika, un tas ir forši, kad viņš tik ātri ir ticis tur, un Mārim sastāda konkurences un labu treniņu. Un tas arī mums tas galvenais uzstādījums ir, ka mēs kā komanda ejam. Ja vienreiz viens šauj, tad otrais vismaz vai palīdz tam, vai šaus nākošais. Tā kā tas ir tikai forši. Kādā sportiskā formā šobrīd ir Māris, zinot, kad ir atlicis nedaudz vairāk par mēnesi līdz Olimpiskajām spēlēm? Uz doto brīdi viņš tikai aizvakardien atlidoja no Amerikas. Viņam ir vēl tas diena nakti viss sajukusi. Un pastrādājis viņš Amerikā ļoti labi, un viņš ir tieši tāda bāzīti, kas ir Rio. Tā kā visi iet pēc plāna, pastrādājis ir tāds ritīgs ātrums, viņam vēl nav, bet to mēs slīpēsim tagad mājās un to psiholoģisko un to visu pārējo. Mums ir vēl 40 dienas, tā kā pagaidām viss iet tā kā mēs esam plānojuši. Viņš pats neskaidāms reizes ir teicis, ka tieši tas psiholoģiskais varētu būt grūts tieši Rio kontekstā. Teiksim, tā motivācija un viss pārējais arī atceroties Londonu, viņam tur bija visai smaga tā gatavošanās. Kā izstās šogad tajā psiholoģiskajā ziņā? Nebūs. Psiholoģija nebūs problēma, jo tās nav pirmās spēles un šoreiz viss būs savādāk. Jo katru reizi savādāk, katru reizi kaut kas jauns. Tagad mums ir jāsaprot, kas mums vēl varētu būt tas traucēklis, bet psiholoģija nebūs problēmas. Jo, zinot viņu, pasoties uz viņu, kāds ir psiholoģija. Viņš ir, kā saka, braucējs ritīgs. Vai mēs varam sagaidīt Rio kontekstā vēl kādu jaunu, teiksim tā, jaunu braucēju, kas varētu izsprāgt? Mēs visus konkurentus zinām. Ļoti spēcīgs sastāvs būs Rio. Visi ir cēlušies savā līmenī un katrs ir parādījis katrā sacensībā savu plusiņu. Es domāju, ka noteikti būs kāds, kas ļoti labi trāpīs gan fiziskajā, gan psiholoģiskajā. Un es, kā saku, vienmēr apzinu savus konkurentus, tad ir tādi 5 Mārim konkurenti ļoti labi. Vēl ir mums daudz darba, lai mēs tos 5 konkurentus spētu bišķiņi tā kā iepazīt vairāk un pret viņiem kaut ko atrast. Bet neko jaunu, tā jaunu, kas mums pēkšņi izšauda, nevajadzētu būt. Vienīgais vēl tāds, ja mēs skatāmies uz doto brīdi amerikāns, kas ir bišķi traumējās sezonas sākumā, viņš tagad nāk tāds svaigs, viņam nebūs ko zaudēt, viņš ir tiešām labs braucējs. Mēs no tā bišķiņi vairāk baidamies, bet cerams, tiksim galā. Par Rio trasi vēl pavisam īsi varbūt noraksturot to un cik tā ir parocīga Mārim? Rio trasi ir ļoti atkarīgi no pirmās taisnes, vairāk kā jebkur cita trasi. Viņa līdzīga Pekinas trasē, ļoti līdzīga un viss tas, ja pirmā taisne būs un pirmā taisne sanāks, tad ir mazāk varbūtība, ka tu tiksi apdzīts nekā bija Anglijā, jo Anglijā tur bija daudz vietas, kur tev varēja apdzīt pie mazas kļūdas. Tā kā pārsvarā iet uz to pirmo taisni. Tas ir tas, it kā Māra arī trumpis, bet tikpat labi, ļoti uz liela naža asmens tas ir. Bet es teiktu, vairāk ir laba trasa nekā netik laba. Tā kā, pozitīvs to skatāmies. Tas mums dod arī savu veidu motivāciju. Un kad viegli bija pārtaisām arī Rubens trasi, lai mēs varētu pieņemt. Tā kā tas mums kaut kā virz uz priekšu, un mēs domājam pozitīvi, un ka tur vajadzētu visam sanākt tā, lai mēs parādītu pēc iespējas vislabāko sasniegumu, ko mēs esam gatavi. Noslēgumā, kāds ir gatavošanās plāns šobrīd atlikušajā mēnesī pusotrā? Tagad mēs slīpējam tieši to trasi, tagad līdz lielais spēka darbs ir viss izlikts, tagad mēs slīpējam trasi ātrumu. Nedēļu pirms Olimpiādas starta mēs braucam uz Ameriku aklimatizējamies tajā laika zonā, tur pieslīpējam tīri to psiholoģisko un tādā ziņā. Un tad mēs lidojam uz Rio un uzreiz braucam treniņos un uzreiz mačos, tā kā viss tā kā kopā. Esam šogad 2 reizes jau darījuši, Rio būs 3. piegājiens, mums it kā viss zināms, tur nevajadzētu būt nekādiem satraukumiem.
Čaļi zina, kas ir jādara, kā jānoskaņojas. Tā kā, pa lielam, kā jau Mārs arī man teica, ka šitās olimpiāda izbaudām. Izbaudām, protams, no vislabākās sportiskās pieejas, uzvilksim ķiveri un tad rādīsim, ko mēs varam. Noslēgumā piedāvājam jums nelielu ieskatu BMX sacensību izšķirošajos braucienos. Aplausos sievietēm! Ļoti veiksmīgs sākums vienotāji Petersonai. Numur 11 pārstāvs Smiltenes novada pagājušā gada Eiropas čempionāta pirmās vietas ieguvēja. Un šobrīd viņa joprojām kā pirmā otrā izviņas ir Sandra Aleksejeva no Valmieras pilsētas, bet trešajā pozīcijā ir Vanesa Bultīnska. Skatīsimies Vindas Petersoni joprojām pirmajā pozīcijā. Dodas pēdējā virāžā, pēdējā taisnē. Saglabā pārsvaru par savām sācencēm, par Sandru Aleksejevu, kurai ir otrajā pozīcijā un trešajā pozīcijā Vanesa Bultīnska. Bet ceturtajā pozīcijā Lielda Šuma. Un līdz ar to pēc pirmās virāžas joprojām Kristens Krīgers būs pārstāvja Jelgavas pilsētu kā līderis. Otrajā pozīcijā ir neliela pārsvaru pār trešo ir Helvijs Babris no Vecpiebalgas novada. Ceturtajā pozīcijā atstājot Klāvu Lisovski no Ventspils pilsētas, bet ceturtajā pozīcijā ir Ancis Uškaurs Rīgas pilsētas. Kristens Krīgers pārliecinošs līderis Jelgavā. Otrajā pozīcijā tāds pats duelis kā iepriekšējā braucienā, kā pirmajā braucienā kārtā. Šobrīd Māris kā līderis, joprojām līderis, bet Kristaps Vekša turpat krūmā viņam, bet par trešo ceturto pozīciju šobrīd cīnās Viesturs Moros un Kārlis Brikmanis. Kārlis neliels pārsvars, bet Māris Strombergs joprojām divkārtējais olimpiskais čempions saglabā savu līderu pozīciju. Pēdējā taisne Māris Strombergs, otrajā priekšbraucienā pirmais. Un šobrīd veiksmīgs sākums Vineta Petersona, otrajā pozīcijā sevis atstājot Vanesu Bultīnsku. Vineta Petersona Smiltenes novads. Un arī pēc pirmās virāžas Vineta ir pirmajā pozīcijā, numur 11. Otrajā pozīcijā jau ir izvirsījusies Sandra Aleksejeva no Valmieras. Mainiece, bet trešajā pozīcijā atstājot sevi Vanesu Bultīnsku no Jelgavas pilsētas pārstāvis. Un šobrīd pēdējā virāža joprojām Vineta Petersone no Smiltenes novada pārliecinošs līderis Sandra Aleksejeva otrajā pozīcijā, Valmiera trešajā pozīcijā. Un ar aplausiem pavadām noslēdzošo priekšbraucienu kārtu. Pirmais joprojām trešo braucienu kārtas ir Kristens Krīgers no Jelgavas pilsētas. Un viņš arī pēc pirmās virāžas kā līderis otrajā pozīcijā aizsevīm atstājot Helviju Babri no Vecpiebalgas novada pārstāvju. Un trešajā pozīcijā ir Klaus Lisovskis, Ventspils pilsēta, bet ceturtajā pozīcijā ir Ancis Uškaurs. Un pirmais joprojām Kristens Krīgers pārliecinoši savu līderu pozīciju trešajā braucienā pēc kārtas saglabā. Helvijs Babris viņam turpatumā, bet Kristens Krīgers tomēr kā pirmais, Helvijs kā otrais, trešais Klaus Lisovskis un ceturtais Ancis Uškaurs. Un aiziet uzplodējam arī otrajam priekšbraucienu braucējiem. Trešais priekšbraucienu kārta Māris Strombergs kā līderis šobrīd pēc veiksmīgas pirmās taisnes. Pirmā virāžais muguras Māris Strombergs joprojām kā līderis. Veiksmīgi, bet otrais joprojām jau trešo braucienu tuvojas klāt Kristaps Vekša. Trešajā pozīcijā atstājot Kārli Brikmani no Smiltenes novada, bet šobrīd ceturtajā pozīcijā ir pavisam cits braucējs. Šobrīd joprojām pirmais ir Māris Strombergs. Kristaps Vekša nedaudz priekšā izrāvies. Māris šķiet atdeva šo pozīciju un trešajā pozīcijā Kārlis Brikmanis, bet